Labrīt, labdien un labvakar! Es jūs vēlētos sveicināt podkāstu Ārpolitika bez kaklasaites 2. sērijā sadarbībā ar Latvijas ārpolitikas institūtu. Mani sauc Marts, un es būšu jūsu šarpa globālajiem aktuālajiem notikumiem. Mans mērķis ir jūs sagatavot neizbēgamai sarunai pie ģimenes vakariņu galda, kad onkulis Jānis atkal sāk celt augšā jautājums par politiku. Man ir tik liels prieks, ka jums bija laiks man pievienoties uz vēl vienu piedzīvojumu. Šodien mūsu sērija norisinās uz neliela, mazliet aizdomīgi smaržojoša skutera Baltijas jūras piekrastē, un mums ir tikai viens svarīgs mērķis – meklēt Krievijas ēnu floti. Mēs mēģināsim izprast, kas īsti ir ēnu flote, ko viņa dara, kā viņa izvairās no sankcijām un kā pret to mēs varam cīnīties. Mūsu pirmā pietura atrodas tieši ārpus Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem, kur mēs arī uzzināsim, kas īsti ir ēnu flote. Un neaizmirsiet glābšanas vestes. Svaiks, gaiss! Mēs esam pametuši Latvijas teritoriālos ūdeņus. Tagad, kamēr mēs gaidām labu brīdi, lai noķertu kādu no ēnu flotes kuģiem, ir laiks pievērsties jautājumam, kas tieši ir ēnu flote un kā tie kuģi strādā. Pirmais, kas jāsaprot, ir, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Eiropas Savienība, G7 valstu grupa un citas sabiedrotās valstis ieviesa nepieredzētas stingras ekonomiskās sankcijas ar vienu skaidru mērķi – ierobežot Krievijas spēju finansēt savu kara darbību Ukrainā. Un to galvenais elements bija būtībā ierobežot Krievijas ievērojamo naftas eksportu, kas bija un vēl aizvien ir būtiska valsts budžeta un valsts ienākuma sastāvdaļa. Saskaroties ar šiem plašiem ierobežojumiem, Krievija aktīvi sāka meklēt jaunas risinājumus, lai nodrošinātu, ka tai vēl aizvien turpinātos kritiski vajadzīgā ienākuma plūsma. Viens no Krievijas risinājumiem bija savā veidā saprātīgs. Tā bija tirdzniecības stratēģiska pārorientēšana no rietumiem uz jauniem tirgiem, galvenokārt Āzijā, kur Ķīna un Indija kļuva par Krievijas naftas importētājiem, un Āfrikā, jo šīs valstis bija gatavas iegādāties Krievijas naftu ārpus rietumu sankciju regulējumu. Tomēr izšķiroši svarīgi arī bija tas, ka Krievija atrada jaunu un citu risinājumu, un tas ietvēra īpašu tankuģu flotes iegādi, kas varēja mēģināt darboties ārpus rietumu regulējumu un kontrolas. Un tagad tieši šo īpašo tankuģu floti mēs pazīstam kā ēnu floti. Termins ēnu flote plašākā nozīmē apzīmē jūras kuģi, galvenokārt naftas tankuģu kopumu, kas tiek izmantot, lai pārvadātu sankcionētas preces un šajā gadījumā īpaši Krievijas naftu. Tomēr tiem, kas par šo tematu ir lasījuši vairāk ziņās, varētu redzēt to, ka nereti arī tiek izmantot cita vārdi, kā tumšā flote, jeb dark fleet angliski, vai arī pelēkā flote, jeb grey fleet. Ko tad tie nozīmē un kā tie sasaistās ar ēnu floti? Būtībā, lai arī nav pilnīgi skaidru un pieņemta definīcija, šo jautājumu varētu atbildēt tādā veidā, ka tumšā flote aktīvi izmanto maldinošas kuģniecības prakses, piemēram, ģeolokācijas sistēmu izslēgšanu vai arī manipulēšanu ar savu atrašanās vietu. Savukārt pelēkā flote ietver kuģu grupu, kuriem vienkārši ir ļoti sarežģīti noteikt, vai tie šajā brīdī izpilda visus vajadzīgos noteikumus un vai tie, seko attiecīgajām sankcijām. Un viņas to panāk šo grūtību noteikti caur dažādiem metodēm, kuras mēs risināsim, piemēram, čaulu uzņēmumu, neskaidras īpašuma struktūras un arī citas tādas vienkāršos vārdos juridiskās mahinācijas. Un tātad pelēkā flote un tumšā flote, šīs abas kategorijas kopā mēs vienkārši saucam par ēnu floti. Šeit gan ir piezīme no manas puses. Man šķiet, ka mums ir jābeidz piešķirt šīm pretlikumīgām darbībām un šīm pretlikumīgajām grupām tik stilīgs un foršs nosaukums. Ēnu flote.
tumšā flote, tie izklausās pēc, es nezinu, tas izklausās pēc kaut kā taisno ārā no Karību jūras pirātiem, kurā Džeks Sparrows vadītu ēnu floti 5. vai 6. filmā. Mums vajadzētu kaut ko savādāku, es nezinu, es piedāvātu varbūt rūstošo graustu floti, nosaukumu, kas būtu kaut kas tāds, ar ko cilvēki pat nevēlētos asociēties, pat ja viņi nezinātu, par ko īsti iet runa. Bet labi, tas, kas ir jāsaprot, ja ir viena lieta, ko ir jāsaprot par ēnu flotes būtību un par viņas eksistenci, ir, ka tā izriet un tā vienmēr ir reakcija uz starptautiskām sankcijām. Jo būtībā kuģi eksistē tikai lai, un visa šī industrija eksistē tikai lai tās apiet. Un problēma nav arī tikai tajā, ka šī ēnu flote rada sankciju apiešanas veidu, bet tas arī ietekmē vispārējo jūras drošību, tas ietekmē vidas aizsardzību un arī vispār plašāko ģeopolitisko ainavu. Varbūt, ko varētu uzreiz minēt, ir, ka šī noteikti nav pirmā reize, kad mēs sastopamies ar tādu lietu kā ēnu flote vēsturē. Mēs līdzīgas pieejas tīri principā mēs esam redzējuši un saskārušies vairākos gadījumos, kad, piemēram, tika ieviestas sankcijas pret Irānu, kad tika ieviestas sankcijas pret Kubu, pret Venecuēlu, pret Ziemeļkoreju. Tomēr, kas ir iepriekš neredzēts, ir Krievijas ēnu flotes izveidošanas ātrums un tā skala. Man šķiet, ka tiek minēts, ka laikam Krievija varētu būt iztērējusi vairāk kā 10 miljardus eiro tikai šo kuģi iegādē, lai, ja pat noķer 5, 10, 15, 20, viņi var turpināt veidot jaunus un iepirkt jaunus. Un tas ir tas, kas padara šo ēnu flotu par kaut ko iepriekš neredzētu. Un varbūt vēl viens aktuāls jautājums ir, cik tad liela ir šī te ēnu flote? Realtātē skaitļi svārstās, sākotnēji mēs runājam par 300 līdz 600 kuģiem, vēlāk analītiķi ir minējuši, ka tie pat varētu būt līdz 1400 tumšās flotes kuģi un 900 pelēkās flotes kuģi. Kievas ekonomikas skola 2024. gadā apsvēra, ka tie varētu būt apmēram 435 kuģi, bet, lai arī kāds būtu tas precīzais skaitlis, ir jāsaprot, ka runa šeit ir par vairākiem simtiem kuģu, kas veido ievērojumu daļu pāri 15, tuvu pie 20% no visas pasaules naftas tankuģu flotes, tātad šie ir ļoti nozīmīgi un lieli skaitļi. Labi, mēs saprotam, kas tagad ir ēnu flote, bet svarīgi būtu saprast, kā tad šie, spoku kuģi darbojas praksē, kādas ir viņu metodas, kādā veidā viņi, panāk to, ka viņi izvairās no atbildības. Būtībā šis modus operandi, jeb darbības veids, ir slēpties, maldināt un saputrot savas pēdas. Tātad, lai apietu starptautiskās sankcijas un izvairītos no atbildības, ēnu flotes kuģi, kā jau man šķiet iepriekš minēju, izmanto divas galvenās izvairīšanās kategorijas, par kurām mēs abām parunāsim. Un pirmā no tām ir tā saucamā fiziskā izvairīšanās, jeb metodas, kā praktiski kuģi var maskēt savu identitāti, atrašanās vietu un arī tajos esošo kravu. Pirmkārt, šie kuģi nodarbojas ar savas identitātes un atrašanās vietas slēpšanu. Katram kuģim ir AIS, jeb automātiskā identifikācijas sistēma, ko varētu uztvert par tādu advancētāku un stilīgāku GPS sistēmu, kas izmanto GPS. Būtībā tā ir kuģa elektroniskā pase, kas rāda gan kuģa maršrutu reālajā laikā, gan arī datus par to, kas tad ir tas kuģis, kurš šobrīd beidz šo ceļu. Iedomājieties, ka jūsu telefonam ir Find My Phone aplikācija, kurā mēs varam redzēt, ka Marta iPhones tajā un tajā laikā, kad mēs skatāmies, ir Krišāņa Valdemāra ielā. Vai arī jums ir Snapchat konts, un tajā jūs varat redzēt, kā jūsu draugi ir nosacītās vietās, nosacītos laikos, un jūs varat viņus identificēt. Labāks varbūt pat piemērs ir, ja jūs kādreiz esat interesi pēc mēģinājuši saprast, kur ir jūsu lidmašīna nosacītā brīdī, ir tāda aplikācija, ko sauc Flight Scanner, un tajā jūs varat redzēt, ka no 7 līdz 9 lidojums Ryanair, FR kaut kāds cipars ir lidojis šādu ceļu. Un būtībā ar kuģiem ir tā pati sistēma.
Tas, ko tumšās flotes, jeb šie manipulatīvie un bīstamākie kuģi dara, ir manipulē ar šiem AIS datiem. Būtībā tas, ko viņi regulāri dara, ir šī saukšanā pazušana no radariem, jeb angliski going dark. Un tas būtībā ļoti vienkārši tā ir apzināta AIS sistēmas izslēgšana. Un viņi to dara kritiskos brīžos, kad tuvojas vai nu sankcionētām ostām, vai arī viņiem ir jāieceļo kaut kādas valsts teritoriālajos ūdeņos, kuros ir stingrāka uzraudzība. Un tad, kad viņi pamat šo teritoriju, vai tad, kad viņi ir pabeiguši savu darbu attiecīgajā ostā, AIS atkal tiek ieslēgts, un tas, ko var redzēt, ir, ka AIS tajā brīdī ir bijis tukšs. Iedomājieties, ka ir maršruts, piemēram, marta kuģis brauc no Rīgas uz Stokholmu, un īsi pirms Gotlandes salas viņš uz 20 km izzūd un parādās 20 km tuvāk Stokholmai. Un šie tie aizdomīgie tukšumi lielākoties ir tāda liecība par to, ka AIS ir ticis izslēgts, un mēs uzskatām, lielākoties arī starptautiskajā kuģniecībā šī te AIS izslēgšana un ieslēgšana ir uzskatīta par tādu ļoti aizdomīgu rīcību. Bet īstermiņā tas palīdz kuģiem izvairīties. Vēl viena pat tāda nākamais solis ir AIS datu manipulēšana, jeb tā saucamais spoofings. Kuģis var caur AIS sistēmu pārraidīt nepatiesus datus par vainu savu identitāti, vai arī savu atrašanās vietu, vai arī pat abiem. Iedomājieties, atkal lietosim to Find My iPhone piemēru, ir tas, ka jūs redzēsiet, ka uz Krišāņa Valdemāra ielas atrodas nevis Marta iPhones, bet Kristiāna iPhones, vai arī tas, ka Marta iPhones tajā brīdī atrodas uz Barona ielas, nevis uz Krišāņa Valdemāra ielas. Un tādā veidā kuģis var jebkurā brīdī uzdoties par citu kuģi, vai arī rādīt, ka atrodas pavisam citur un tādā veidā noliegt, ka viņš jebkad ir bijis tajā vietā vai arī izpildījis tāds darījums. Un šie te ir tādi divi no visagresīvākiem veidiem, kā cilvēki izvairās no sankcijām. Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko šie ēnu flotes kuģi dara, ir viņi mēģina regulāri un uz visu savu maršrutu nebūt vienīgie, kas pārnēsā attiecīgo kravu. Un tas, ko daudz ēnu flotes kuģi dara, ir viņa veids pārkraušanu jūras vidū. Būtībā nafta tiek pārlieta no viena tankuģa uz otru jūras vidū, un bieži vien to dara starptautiskajos ūdeņos, kur nav iespējams, ka attiecīgā valsts vai arī jebkāda cita valsts spētu viņus tajā brīdī apturēt, un viņi izvairās tādā veidā no ostu kontrolēm. Un pat garākos ceļos tas tiek veikts vairākas reizes, lai padarītu šo izsekojamību vēl grūtāku. Ir tādas iecienītas vietas, kur šāda veida te STS, ship to ship, jeb kuģi uz kuģi pārkraušana notiek regulāri. Un tās ir pie Grieķijas, Kalamatas, pie Spānijas, pie Maltas, pie Rumānijas, pie Zviedrijas, Gotlandes, un šīs operācijas var, it īpaši, ja runa ir par naftu un par veciem kuģiem, kuros nav drošības rīcības, var kļūt ļoti bīstams, jo kas notiek, ja notiek naftas noplūde uz Baltijas jūras, un tādā gadījumā, vairs nav ne apdrošināšana, vairs nav, kas ir atbildīgais, un pēkšņi ir ekoloģiska traģēdija, bet nav neviena atbildīgā. Un tā ir tāda liela problēma ar šiem ēnu flotes kuģiem, un tīpaši ar pārkraušanas jautājumu. Tomēr pārkraušana nebeidzas tikai, pieņemsim, ar vienas naftas muces pārcelšanu no viena kuģa uz otru, bet arī ar iespējamu dažādu naftas barelu sajaukšanu. Un šādā veidā, kad, pieņemsim, Krievijas nafta tiek sajaukta ar Irānas naftu kopumā, tad ir grūti īstenībā pateikt, vai tā nafta varētu būt nākusi no Krievijas, vai tā varētu būt nākusi no Irānas, un tad tiek veidot un viltot dažādi dokumenti, lai parādītu, nē, šī nafta vispār nekad nav nākusi no Krievijas, kur ir noraidītais daudzums, tāds arī ir nācis no Irānas. Varbūt būtu vērts šo visu salikt vienā stāstā. Iedomāsimies, ka mums ir ēnu flotes kuģis Melnā Pērle, kas atrodas vidusjūrā, un tuvojoties Maltai, Melnā Pērle sāk viltot savu AIS signālu, norādot, ka tā virzās nevis uz Maltu, bet uz Tunisiju. Taču īstenībā tā, protams, turpina savu esošo ceļu, tuvojoties Maltas teritoriālajiem ūdeņiem. Tikmēr otrs ēnu flotes kuģis Miroņlāde ir ceļā no Ēģiptes uz Spāniju, un Miroņlāde tuvojoties Melnajai Pērlei, netālu no Maltas teritoriālajiem ūdeņiem,
uz kādu laiku izslēdz savu AIS miroņu lādi, pārkrauj Krievijas naftu, sajauc to ar Melnās Pērles naftu, ko tā bija ieprakusi no Norvēģijas, un turpina tālāk savu ceļu, atkal ieslēdzot AIS, pamatot Maltas teritoriālajos ūdeņus. Tikmēr Melnā Pērle beigās arī aizbrauc līdz Tunisijai, lai tā varētu parādīt, ka AIS, beigās arī aizved uz to ceļu, vai arī pēc kāda brīža apgriežas atpakaļ un dodas uz savu galvmērķi, pieņemsim, kas ir Malta vai arī kāda cita valsts. Un tādā veidā šī Krievijas nafta, kas ir varbūt bijusi glabāta Ēģiptē, pēkšņi tiek samaisīta ar Norvēģijas naftu un ar tālākām juridiskām mahinācijām ir pēkšņi nonākusi pilnīgi citā kuģī, citā maršrutā, ar citiem dokumentiem, un to noķert tajā brīdī, kad tas notiek, ir ļoti grūti. Bet ar iepriekš minētajām 3 metodēm stāsts nekādā veidā nebeidzas. Ēnu flotes kuģi darbojas ar daudz vairāk citām metodēm, lai padarītu sev grūtāk izsekojums ne tikai fiziskā veidā caur pārkraušanu vai caur manipulēšanu ar datiem vai arī caur naftas miksēšanu, bet arī tīri ar juridiskām mahinācijām. Un es jums vēlētos pastāstīt par 3 dažādiem juridisko mahināciju veidiem. Viens ir reģistrācija un karogi, otrs ir dokumentu viltošana, un trešais ir apdrošināšanas jautājums kuģiem. Tātad pievērsīsimies reģistrācijas un karogu maiņai, un šeit ir jāsaprot to, ka, lai izvairītos no sankcijām, kuģi nereti vienkārši maina savu nosaukumu, un to dara pat vairākas reizes, gadā 3 vai 4, un, diemžēl, jāatzīst, ka tas dažreiz notiek bez pilnīgi jebkāda radošuma. Viens no maniem mīļākiem piemēriem no reāliem gadījumiem ir kuģi, kas tiek pārdēvēti ar tik nelielām izmaiņām, ka pat īsti nevajag jaunu trafaretu, ko mainīt uz kuģi, piemēram, Sea Freedom ar 2 E pārvērš par Sea Freedom ar 2 duburtiem, vai arī Poseidon Spirit pārto par Poseidon Spirit 2. Tiešām, varbūt pēc 25. reizes kuģi maiņam varbūt tas radošums izzūd, bet tā ir apzināta taktika. Tā vārda maiņa pat mazliet reģistros apgrūtina kuģi izsekošanu, jo tas ir kā veids, kā pārstartēt savu identitāti. Iedomājieties, ja visas datubāzēs tu esi reģistrēts kā Jānis, bet pēkšņi tu nomaini savu vārdu no Jānis uz Jannis ar 2 N burtiem, un tad, kad tiek apskatīti cauri sankciju sarakstiem vienkārši tīri pēc nosaukuma, šis jaunais kuģis vai arī tīri principiāli gandrīz identisks vairs neuzrādas pie tiem sarakstiem. Tomēr vārds nav vienīgais, kas regulāri tiek mainīts saistībā ar ēnu floti. Kuģi regulāri maina arī to juridisko īpašnieku. Lai to panāktu, tiek veidotas sarežģītas struktūras, kas sastāv no vairākiem čaulu veidojumiem, kas arī ir uzņēmumi bez reālas saimnieciskās darbības, kas formāli eksistē tikai, lai pārvaldītu citu uzņēmumu. Un tie bieži reģistrēti valstīs ar ierobežotu finanšu uzraudzību un zemu īpašnieku caurskatāmību. Piemēram, tā ir Panama, tie ir apvienotie Arābu Emirāti, tās ir Seišelas salas, un rezultātā izveidojas tāda kā īpašuma matrioška, kur katrs slānis, ko tu atklāji, parāda tikai nākamo čaulu veidojumu, un līdz aiz tā atklājas citu, un aiz tās realitātē īpašnieks pazūd aiz juridisko dokumentu un aiz juridisko personu tāda slāņa, ko ir tik grūti izsekot, un nereti par kur ir tik grūti saņemt informāciju, ka patiesā labuma guvēja noskaidrošana ir gandrīz neiespējama. Un vēl ļoti svarīgi būtu pieminēt kuģa regulāro karogu maiņu. Un šeit būtu svarīgi parunāt par tādu konceptu kā lēto karogu valstīm. Būtībā starptautiskajā kuģniecībā ir pamatnosacījums, ka katram kuģim ir jābūt reģistrētam kādā valstī, un šī valsts nodrošina kuģim karogu un arī uzņems atbildību par to, ka kuģis ievēros attiecīgās valsts drošības un juridisko standartu ievērošanu. Svarīgi ir saprast, ka ne visās valstīs šie drošības un juridiskie standarti ir vienlīdzīgi, tāpēc bieži vien uzņēmumi izvēlas reģistrēt savus kuģus valstīs ar minimālām prasībām un zemām izmaksām. Tādēļ arī tās sauc par lēto karogu valstīm, un tās ir galvenokārt valstis kā Panama, Liberija, Maršalu salas,
Komorsals, un arī ir vēl vairākas citas. Agrāk tā vēl bija Malta, agrāk tā vēl bija Singapūra, un svarīgi saprast ir, kāpēc to darīt. Būtībā lēto karogu valstīs ir zemāk nodokļi, ir mazāk birokrātija saistībā ar visiem saistītiem dokumentiem, vienkāršāka kuģa reģistrācija, un arī bieži ir vājāka kontrola saistībā ar šiem kuģiem, kas nozīmē to, ka gan jebkādi nosacījumi par drošību uz kuģa, par darba apstākļiem uz kuģa, par vidas aizsardzības standartiem, kāda kuģim ir jāizpilda, ir gan vājāki, gan arī sliktāk ievērot. Un tādā veidā kuģniecības uzņēmumi var izvairīties no tādu starptautisku saistību izpildes tīri ar to, ka starptautiskajos ūdeņos viņus pakļauj tikai attiecīgās valsts jurisdikcija. Vēl viena svarīga lieta, ko būtu jāsaprot, ir, ka ēnu flotes kuģi nav vienīgie uzņēmumi vai kuģi, kas tiek reģistrēti šajās lētās karogu valstīs. Tā, man šķiet, ir lielākā daļa no visām kuģniecības organizācijām, visiem reģistrētiem kuģiem atrod šajās lētajās karogu valstīs tīri, jo izmaksas un konkurence motivē uzņēmumus virzīties uz lētāko iespējamāko reģistrācijas vietu, un arī nodevas palielina iespējamos ienākumus. Tātad lēto karogu valstis neaprobežojas tikai ar ēnu flotes apkalpošanu. Varbūt svarīgs jautājums ir izvērtēt, kāpēc valsts izvēlas kļūt par lēto karogu valstīm. Un ir jāsaprot, ka lēto karogu valstis saņem diezko specifiskus ekonomiskos ieguvumus. Piemēram, katrs kuģis, kas reģistrējas, pieņemsim atkal lietosim Panamas, piemēram, katrs kuģis, kas reģistrējas Panamā, maksā Panamai reģistrācijas maksu, regulāras nodevas un arī citus pakalpojumu maksājumus par kuģu uzturēšanas. Un mazām valstīm, ir īpaši tām, kuras attīstās, pieņemsim, Āfrikā ir daudzas lēto karogu valsts, šīs kuģu reģistrācijas veido diezko nozīmīgu ienākumu avotu, kas palīdz valstī attīstīties. Un otrais ir šādi reģistri un šādas iespējas piesaist ļoti daudz jūrniecības nozares uzņēmumus, gan advokātus, gan juristus, gan finanšu uzņēmumus un konsultantus, kas attiecīgajām valstī, lai palīdzētu piereģistrēties kuģiem, rada jaunas darba vietas un palielina ekonomisko aktivitāti. Tomēr arī labums šiem lētajiem karogu valstīm nebeidzas tikai ar ekonomiskajiem labumiem, ir arī nosacīts politiskās priekšrocības. Un ir tas, ka valsts, ar kuru, pieņemsim, 60 vai 50% kuģi reģistrēti Panamā, Panama iegūst kaut kādu veidu starptautisku atpazīstamību, un tā ir kaut kāda politiskā priekšroka. Tas noteikti nāk arī ar negatīvu konotāciju, jo man šķiet, ka daudz šīs lēto karogu valstis tiešām tiek asociēts ar, zemākiem drošības standartiem, ar vidas aizsardzības regulējumu nepilnībām, kas piesaista tāda veida kuģi īpašnieks, kuri vēlētos izvairīties no stingriem noteikumiem, nevis tīri ekonomiskiem iemeslu dēļ, bet arī varbūt tāpēc, jo viņi ir iesaistīti nelegālais vai arī kriminālās darbībās, un tas var radīt tēlu valstī, kur tā nevēlas, un tādā veidā var zaudēt ekonomisko attīstības iespējas no citiem sektoriem, kuri nav pārāk pārliecināti par šo jautājumu. Tā kā ir gan plus, gan mīnus, bet no citām valstīm šī te karogi ir, šīm lēto karogu valstu pieeja ir diezko izdevīga un nozīmīga. Mūsu otrais un trešais juridisko mahināciju veids ir ļoti cieši saistīts, tā ir dokumentu viltošana un tā ir kuģa apdrošināšanas viltošana. Ir jāsaprot, ka blakus visiem šiem te fiziskajiem un šiem te praktiskajiem veidiem, kā kuģi pārceļ naftu no viena kuģa uz otru un pārved to no viena galamērķa uz otru, lai kamēr tos nenoķer, tiem arī ir vajadzīgi atbilstoši dokumenti, kā pavadzīmes, certifikāti un vispārējais, lai tad, kad tie ierastos ostā, būtu apliecinājums, ka tā nafta, ko jūs sakat, nāca no Norvēģija, arī nāca beigās no Norvēģijas. Un šeit ir jāapzinās to, ka regulāri ēnu flotes kuģi vilto pavadzīmu dokumentus, tiek viltot certifikāti, kas apgalvo, ka nafta nākus no valstīm, par kurām nav ieviestas sankcijas, un nereti šeit arī ir tādi interesanti gadījumi, kur dažreiz dokumentos tiek norādīta valsts, kā Malī, kurām nemaz īstenībā nav nekāda veida naftu resursu vai naftas atradnes vai arī naftas apstrādes rūpnīcas,
ir vienkārši norādīta viltot valsts un cerība, ka attiecīgais ostas darbinieks to nezinās. Paralēli arī, kā mēs vēlāk runāsim, tiek viltots apdrošināšanas polises, un tas, kas vēl tiek darīts, ir tāda viltus metode, lai apietu Krievijas naftas bareliem uzliktās sankcijas. Kā mēs zinām, Krievijas naftai tika uzlikt augšējie preču griesti. To var pārdot tikai par $60 par bareli vai arī mazāk. Un, lai to apiet, tiek izmantot viltīga metode. Nafta uz dokumentu formā varētu maksāt $59 par vienu bareli, ja vienu mucu ar naftu. Bet klāt nāk arī papildus izmaksas, un tās var ietvert dažādas jomas, kā pieņemsim, produktu pārvaldīšana, kravas apstrāde, apdrošināšana, muitas nodevas, un šie tie atsevišķās izmaksas it kā viss ir atsevišķi, bet īstenībā tās ir fiktīvas, tās nekad nav eksistējuši, un vienkārši ir izveidots rēķins, kurš beigās ir, pa $70 vērtībā vai arī $80 vērtībā, kas būtībā ir tās cena, par ko nafta tiek pārdot, jo viss šīs te pārvaldības un citas izmaksas beigās tāpat arī aiziet Krievijai. Un tad arī pievērsīsimies trešajam jautājumam vai trešajai juridiskajai mahinācijai, kas ir kuģu apdrošināšana, kas īstenībā ir ļoti svarīgs instruments, lai arī atzīstam, viņš izklausās mazliet garlaicīgs, ir būtībā viens no galvenajiem ieročiem, kā mēs varam cīnīties pret ēnu flotu un nodrošināt rietumu sankciju izpildi. Jo lielākā pasaules daļa no komerces kuģniecības flotēm, no vairāk kā 80%, man liekas pat vairāk par 90%, izmanto tā saucamos International Group of P&I Clubs, jeb IG, tie ir prestiži starptautiski apdrošinātāji, kas ir galvenokārt atrodas rietumu valstīs un G7 valstīs, kuri nodrošina tā saukto P&I, ja Protection and Indemnity apdrošināšanu. Un šī ir apdrošināšana, kas sedz ne tikai kuģa negadījumus, bet arī juridisko atbildību, ja, piemēram, tankerim gadās naftas noplūde. Būtībā šis te apdrošināšanas uzņēmums kļūst par atbildīgo, ja kuģim notiek avārija vai arī te notiek naftas noplūde. Tātad šīs apdrošināšanas uzņēmums ir tas, kas būs atbildīgs par tā satīrīšanu. Un viena būtiska lieta par šiem apdrošināšanas klubiem ir tas, ka tie izpilda attiecīgās mītnes valsts, tātad tajās valstīs, kurās tā atrodas, sankciju noteikums. Un tas nozīmē to, ka, ja tavs kuģis vienkārši ved sankcionētus produktus, tad šīs te IG grupas tevi neapdrošinās. Un tas nozīmē to, ja tev nav apdrošināšana, tad tev ostas ir slēgtas, tad šaurumiem braukt cauri ir aizliegts un vispār visi biznesa apstājas, tas tiek iesaldēts. Tātad apdrošināšana ir ļoti svarīga. Tāpēc ēnflotē ir svarīgi atrast alternatīvas apdrošinātājs ārpus IG sistēmas. Un kara sākumā Krievija vēlējās izveidot alternatīvu apdrošināšanas fondu kopā ar citām Krievijai draudzīgiem valstīm, bet tā īstenībā ar to neveicās. Un tāpēc šobrīd lielākā daļa no šiem kuģiem vismaz sākumā paļāvās uz Krievijas iekšējā apdrošināšanas tirgu, bet tur ir ļoti sarežģīti, jo tiek uzskatīts, ka Krievijas apdrošināšanas uzņēmumiem nav ne vajadzīgās finanses, ne arī vajadzīgā pieredze, lai tiktu galā ar šādu lielu jomu, kurai ir vajadzīgs ļoti liels finansējums. Tāpēc nereti Krievijas šiem te apdrošināšanas uzņēmumiem tiek uzskatīts, ka nav pietiekami daudz finanses, lai pat nosaka to, un ka piešķirta apdrošināšana ir nepietiekama. Un tad jautājums ir, ko tad ēnu flotes kuģiem darīt, lai nodrošinātu, ka viņiem ir vajadzīga apdrošināšana. Un šeit ir ļoti labs ilustratīvs gadījums, kas atklājas 2024. gadā. Un būtībā tas, ko ēnu flotes un Krievijas uzņēmumi dara, ir apdrošināšanas krāpšana. Bija uzņēmums Romarine, kurš bija reģistrēts Norvēģijā, taču beigās izrādījās 2024. gada beigās atklājās, ka to kontrolēja Krievu uzņēmējs no Sanktpēterburgas, un šis uzņēmums bija izsniedzis simtiem viltotu apdrošināšanas apliecību, kas it kā apliecināja kuģa šo te Protection and Indemnity, ja PI segumu, un arī tajos dokumentos bija viltoti Norvēģijas finanšu uzraudzības iestāžu zīmogu un paraksti,
Un ir skaidrs zināms, ka Romarīna bija apdrošinājis vairāk kā 70 kuģus no ēnu flotes. Un tas ir nozīmīgi, jo Romarīna varbūt ir pirmais tāds lielais publiskais gadījums, bet eksistē arī vairāk citi šo te apdrošināšanas uzņēmumu, kuri tiek uzskatīti par aizdomīgiem un kuri tiek šobrīd izmeklēti. Nu, un ja kuģim arī ir šī te viltotā apdrošināšanas polis, problēma jau nav tajā, ka attiecīgās iestādes, pieņemsim, izmeklēšanas iestādes, nevar pēc kāda laika atklāt to, ka šī apdrošināšanas polis ir viltot un neatbilstīga. Vislielākā problēma ir tieši tajā brīdī, kad kuģis nonāk ostā, jo ostu inspektori ir tie, kas bieži vienkārši nespēja, viņiem nav iespēju ātri un operatīvi pārbaudīt polišu patiesumu. Un, tas, ko viņi redz, ir, jā, dokumenti izskatās kārtībā, tad kuģi ir jāielaiž. Un tā veidā ēnu flote caur apdrošināšanas viltošanu apiet šo kontrols mehānismu, jo apdrošināšanas polis vispār ir viens no svarīgākiem dokumentiem kuģiem, un tā arī šī spēle tiek spēlēta. Un tagad iedomājieties, ja jūs saliktu visas šīs metodas kopā, par kurām mēs šodien esam runājuši, tad jūs redzat, ka īstenībā izsakot šos kuģus ir ļoti grūti, piemēram, ja kuģis var regulāri mainīt gan savu reģistrāciju, gan arī fiziski pārkraut kravu un samiksēt to, viltot attiecīgos dokumentus un uzrādīt apdrošināšanas polis, īstermiņā ir ļoti, ļoti grūti to apstādināt. Un līdz ko izmeklēšanas iestādes noķer šo vienu kuģi, Krievijai ir radušies ienākumi no visiem šiem lai nopirktu vēl 3 dažādus kuģus vai arī šo kuģu pārreģistrētu, un tādā veidā process sākas no sākuma. Un tas ir tieši tas, kas padara šo floti par tik bīstamu un tik efektīvu sankciju apiešanā. Skaties! Tieši tā kā paredzējām, 2 kuģi netālu no Gotlandas apstājušies viens otram blakus. Paķer tos binokļus, es to pa kreisi plauktiņā esmu viņus nolicis. Jā, 2 kuģi, abi savos zelta gados, rūsa to nogrebdēs jau kur katru brīdi. Paskat, tam pa kreisi, ko sauc Peaceful Trader. Viņam pat vecais vārds nav pareizi aizkrāsots un spīd cauri. Kaut ko šādu nesanāks bieži redzēt. Jā, Krievijas ēnu flote ir tiešām kļuvusi par izaicinājumu ne tikai sankciju ieviesējiem, bet arī visai starptautiskajai jūras kārtībai. Tā ir kā tāda peldoša paralēla pasaule kuģiem, kuriem ir viltoti dokumenti, neskaidri īpašnieki un karogi, kas mainās biežāk nekā ceļzīmes uz šoseis, kad mēs labojam Rīgas ielas. Noteikti ļoti aktuāls jautājums ir tad, ko mēs varam darīt, kā lai mēs apturam šo ēnu floti. Man šķiet, ka risinājums ir gan jaunos virzienos, gan arī jau esošajos mehānismos. Piemēram, viens no tiem noteikti ir Krievijas ēnu flotes un Krievijas naftas cenu griezti pārdošanai. Šobrīd ir pie $60 par vienu barelu, bet, ražošanas izmaksas Krievijai ir daudz zemāks par vienu barelu, un ja mēs varētu turpināt tās mazināt, tad Krievijai atliktu 2 izvēles. Vai samierināties ar to, ka tās ienākumi kritīs, vai arī tai nāksies tērēt daudz lielāku naudu no tās savas peļņas, lai turpinātu pārdot savu naftu caur jauniem, bīstamākiem un varbūt netik ienesīgākiem mehānismiem. Protams, otrais ir tas, ka mums ir jāuztur esošās kontrolas, ir jāstiprina mehānismi, kas mums jau eksistē saistībā ar cenas apliecinājumiem, gan ar dokumentiem, un brokeriem ir jāspēj pierādīt, un kuģi īpašniekiem jāspēj pierādīt, kā reāli veidojas tā cena, kur viņi norāda savos dokumentos. Protams, apdrošināšanai ir arī ļoti liela nozīme, un ir jāsaprot to, ka viltošana vienmēr notiks tāpat kā ar dokumentiem, bet varbūt ir jāsāk domāt par IT risinājumiem šajā gadījumā, kas noteikti būs sarežģīti, bet veidot vienotus reģistrus ar visiem IG PNI apdrošinām uzņēmumiem, kas var sniegt apdrošināšanu, un veidot vienotu reģistru, ko pieņemsim ostas inspektori varētu pārbaudīt, un tādā veidā noteikt, vai šis uzņēmums ir viltots, vai tas ir reāls.
Protams, tā ir mazliet sapņošana, jo jūs varat iedomāties, cik milzīgs daudzums ar naudu ir vajadzīgs, lai izveidot tādu attiecīgu reģistru, bet šķietami sniedzot ostām veidu, kā efektīvi pārbaudīt apdrošināšanas polices, būtu ļoti efektīvs risinājums, lai izvairītos gan no apdrošināšanas viltošanas, gan vispārēji no ēnu flotes iespējām apiet šīs sankcijas kopumā. Protams, arī ir jāturpina diplomātiski runāt, arī tīpaši ar lēto karogu valstīm, uz kurām krīt pienākums nodrošināt, ka šie kuģi attiecīgi izpild visus vajadzīgos noteikumus, un ir jādomā par diplomātiskā vai politiskā vai ekonomiskā spiedienu uzlikšanu šīm valstīm, lai tās pastiprinātu savus izmeklēšanas un pārbaudas un caurredzamības pasākums. Bet, protams, tā atkal man šķiet ir mazliet sapņošana, jo daudzām no šīm valstīm tas ir ļoti lieli ienākumi, un tieši viņu piesaistošais faktors šiem kuģiem ir, ka regulējums nav pārāk stingrs un pāraudzība arī nav pārāk stingra. Jo mēs zinām, ar visa veida pakalpojumiem, ja pazūd viens piegādātājs, tad parādīsies vienmēr kāds cits, kurš ir gatavs uzņemties to lomu, un visticamāk spiedienu veikšanu uz vienu valsti, lai tā pastiprina savu regulējumu, nekādā veidā neietekmēs vispārējo lēto karogu valstu būtību un eksistenci. Tādējādi ir jāturpina stiprināt esošie mehānismi, esošās sistēmas, lai nodrošinātu, ka ēnu flotes izmaksas Krievijai turpina pieaugt un ienesīgums samazinās. Būtībā ēnu flote nepazudīs ne šodien, ne rīt, ne parīt, ne pēc gada, ne pēc 3 gadiem. Tā turpinās eksistēt kā veids, kamēr pastāvēs sankcijas. Un tieši tāpēc mūsu galvenajam mērķim vienmēr ir jābūt pataisīt ēnu floti par ekonomiski neizdevīgu pasākumu. Tikai ierobežojot tā efektivitāti un ienākums, ko Krievija spēj iegūt no tā, būs vienīgais veids, kā mēs samazināsim ēnu flotes lielumu un ēnu flotes radītos draudus saistībā ar dabu, saistībā ar vispārējo kuģniecības drošību un ar citiem jautājumiem. Nu ko? Mēs šodien gan redzējām ēnu flotes kuģi darbībā, gan uzzinājām, kas ir ēnu flote un kā tā darbojas. Laikam jau ir laiks braukt mājās, bet es gribētu pateikt lielu paldies par to, ka noklausījāties vēl vienu ārpolitika bez kakla saites sēriju. Nākamā sērija būs jau 9. maijā, kurā ceru jums pastāstīt par Eiropas Savienības idejas pirmsākumiem 20. gadsimtā. Tas būs ļoti interesants veids, kā atzīmēt Eiropas dienu. Es ticu, ka varbūt tas izklausās garlaicīgi no paša sākuma, bet ticiet man šķiet tas stāsts ir ļoti aizraujošs, jo mēs iesim cauri to, kā šī ideja attīstījās 20. gados, kā tā izturēja pirmskara, starpkara laika autoritārismu, kā tā izturēja Otro pasaules karu un kā tā izveidojās un pārveidojās par Eiropas Savienību. Tāpēc es jums vēlētos vēl novēlēt ļoti jauku rītu, jauku dienu un jauku vakaru. Visu labu!